Nākamā gada budžeta konsolidācija var aizskavēt pedagoģu jaunā atalgojuma modeļa ieviešanu. Arī izglītības ministra Mārīta Seila finansiāli labākus laikus skolotājiem vēl nesteidz apsolīt. Viņa gan cer, ka izglītība, kā viena no valdības prioritātēm, varētu izsprukt no konsolidācijas. Tikmēr karavīga nostāja jau ieņēmusi arotbiedrība. Skolotāja tiesība aizstāvji draud pieprasīt valdības demisiju un rīkot protestus, ja valdības politiķi nepildīs iepriekš izteiktos solījumus. Vairāk stāsta Guntis Meisters. Darbs pie pedagoģa jaunā atalgojuma modeļa izstrādes varēja nonākt strupceļā, jo skolotāju arotbiedrība brīdināja par plāniem izstāties no sarunām. Taču šorīt pēc ilgākas diskusijas ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili skolotāju arotbiedrība nolēma darba grupu tomēr nepamest. Arotbiedrība aicināja ministriju novērst skolotāju pārslodzi, nepieļaut mazo lauku skolu slēgšanu un novērst nevienlīdzību starp vienāda apjoma darbu darošu skolotāju algām. Ministre solījusi ieklausīties arotbiedrības priekšlikumos un diskusijas par šiem jautājumiem vēl turpināsies. Trešdien ministrija ir atkal pie mums, atkal runājot padziļināt par tiem neskaidriem jautājumiem. Viss vēl ir procesā. Izglītības ministrijā norāda, ka vēl šī gada pēdējā ceturksnī jaunajam algu modelim papildus vajadzēs teju 10 miljonus eiro, nākamgad 30 miljonus. Un negaidīti parādījušies jauni sarežģījumi. Pastāv bažas, ka nākamā gada budžeta konsolidācija var pārvilkt treknu svītru daudzu skolotāju cerībām par lielākām algām. Arī ministre pat labāk neko nesteidz solīt. Šis atalgojuma modelis iezīmē struktūrālas reformas, un līdz ar to es uzskatu, ka tā ir arī, nosauksim to par atļauju virzīties uz priekšu, bet es saprotu, ka šajā brīdī garantija par to, vai būs nepieciešamais naudas apjoms, patiešām nav. Uzzinot par konsolidāciju, arotbiedrība atkal ieņēma kareivīgu nostāju. Viņi brīdina par plašiem protestiem, ja skolotājiem būs jācieš no kārtējā taupības režīma. Tā būtu politiska bezatbildība, tad būtu runa par valdības krišanu un par pārskatīšanu attieksmē pret atsevišķām partijām. Brīdinājumi par konsolidāciju pamatīgi satraukuši arī mācību iestāžu direktorus, kuri šodien tikās ar izglītības ministri. Viņi cer, ka taupības pasākumi tomēr nenotiks uz izglītības rēķina. Šīta neziņa un neskaidrība, kas visu laiku mūs pavada, viņa nav motivējoša strādāt. Tas rada stresa situāciju, jo ir kapitālā neskaidrība. Un tādā visu laiku solījumu, varbūtības situācijā visu laiku dzīvot. Tikmēr valdības vadītāja Laimgota Straujuma mierina skolotājus. Vispirms ir jāpabeidz darbs pie atalgojuma modeļa izstrādes, un tad varēs runāt par naudu. Mēs varam arī pakāpeniski iestrādāt, pa gadiem, kad varētu sasniegt to, bet ir jāredz kopumā. Darbu pie pedagoģa jauna atalgojuma modeļa izstrādes plānots pabeigt līdz māja beigām. Guntis Meisters, Ingemārds Stankēvičs, TV3 ziņas.